cietušu personu atbalsta centra izveide, kas varētu būt pie Rīgas Austrumu slimnīcas. Iepazīstoties ar Labklājības ministrijas jaunāko ziņojumu par paveikto konvencijas iespaidā, ideoloģiskās izmaiņas nav tajā minētas. Tomēr atbildīgais ministrs vispārīgi uzstāja, tās kāds saskata. Jāuzsver, ka Labklājības ministrijas eksperti vispār atteicās sniegt interviju. Pats Stambulas konvencijas likumprojekts, ka tāds viņš ir ļoti labs, manuprāt, viņš ir devis tādu grūdienu cīņā par vardarbību, bet gadiem ejot, viņš ir sašķēlis sabiedrību, ko mēs arī redzam ielās. Es esmu jurists, un es arī esmu starptautiskās tiesības studējis un cilvēktiesības, un es vēlreiz pasaku, mana personīgā pārliecība un diploma man neviens Latvijas universitātē iegūto nevar atņemt, un es pasaku, mana pārliecība, šī konvencija ir vietā, un viss ar to konvenciju ir kārtībā. Latvijas progresu konvencijas ierosinājumu iedzīvināšanā novērtē arī starptautiskie eksperti. Visu šo nedēļu tā saucamā Grevio uzraudzības komiteja atradusies iepriekš plānotā vizītē Latvijā, tiekoties ar ministriju atbildīgo iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Tikšanās ir bijušas slepenas. Mēs lūdzām ikvienu saglabāt konfidencialitāti, jo tāda ir Grevio darba metode visās tās vizītēs. De facto ir neoficiāli iepazinies ar to jautājumu loku, ko Grevio eksperti vaicājuši dažādiem Latvijas speciālistiem. Eksperti skrupulozi iet cauri visiem konvencijā ierakstītiem punktiem, sākot ar to, vai skolās bērniem māca par dzimumu līdztiesību un beidzot ar to, kā praksē strādā izmaiņas. Viņu ieteikumi, protams, ir ļoti būtiski valstī. Jo šiem ekspertiem, salīdzinot dažādu valstu pieredzes, ir iespējas tādi ļoti precīzi piedāvāt risinājumus, kas ir atrasti un ieviesti citur un aizsargā vislabāk ģimenes no vardarbības un aizsargā sievietes. Par trešo dzimumu jūs te vaicējat?